Tā, nu, čotki. Mazs pārskats par šo skaistuli. Neesmu viņu nekur baigi publicējis mēdījos un man liekas tikai TikTokā es laikam esmu kaut ko ielicis. Esmu apņēmies uz projektu. Tā kā esmu nopircis savu projektu E34, 25 TDS slavenais. Un jā, neko daudz neesmu izdarījis. Ir nomainīts abas divas bremžu diski un kluči, gan priekšā, kā arī aizmugurē. Un tikko priekšā nomainīju, principā. Un, protams, ir daudz metināšanas darbi, kas ir jāizdara. Piemēram, kā šis. Te ir caurums. Neesmu nekāds profesionālais metinātājs, bet es cenšos. Šeit izgriez ārā, iemetināju, jo te bija caurums. Bet sagriez pirkstu. Un, jā, skatīsies, kā esmu nopircis slieksni. Man ir 2 sliekšņi, protams. Viens mājās atstāts ir. Un jāgriež būs ārā un jāmetina. Un sarūsēs diezgan ir, jā, arī te var redzēt. Te, nezinu, vai var. Te iekšpusē viss sarūsējis ir. Jau bijis metināts, protams, kā var redzēt. Tāpat arī priekšā. Te ir metināts. Kāds kaut ko centies darīt. Bet, angļi te tā viņi dara. Viņi uzmetina un visu to arī atstāja virsū. Ne viņi noslīpē, ne smuki, neko. Nē, protams, ap šifku plasmas viss liekas virsū, tas viss nosazās, bet tik un tā, zini. Un viņš pakalēts jau ir bijis arī, rekutē. Nezinu, cik viņš tālu ir iet. Šitam te laikam līdz tejienē kaut kur. Tā kā tā, jā, kaut kāds YouTube video arī top. Kaut kad noteikti būs. Īsti vēl nemāk pateikt kad. Bet, kaut kas būs. Pārvērtīsim viņu par riktīgi smuku. Gribēju piebilst arī, atstāju komentāru, ko tu par to domā. Vai man kaut ko tādu vajag vispār. Vai es to pabeigšu līdz galam, vai es to izdarīšu. Varbūt man jau vajag pārdot. Nevajag man neko tādu dzīvē. Un, kā domāju, tā ir man lielākā problēma, vai lielākā investīcija būs. Tad jau manīs. Jā, atstāj komentāru.